Es sākšu pirmo jautājumu. Es tiešām lūdzu kādu domāt par jautājumiem, ja tas Sadarbības fonds tiešām varētu būt plaši no vairāk ekonomika, tiešām pēdējos pāris gadus tas degpunkts mums vispār sabiedriskajai dzīvē. Un tad es dalīšu mikrofonu tālāk, jo uz to pusi runājot dažiem, ja kāds sēdēt pirmajā rītā, tad pēdējās rītās man var priekš runāt bez mikrofonu neglāt. Bet es varētu iesākt droši kā cik redzamo jautājumu, kas radās daudziem noklausoties šo priekšlasību par to, ka vai šis tomēr nav tāds pārāk akadēmisks un intelektuāls mūžinājums, ko jūs darīsiet programmā. Mēs visi zinām, ka mums ir koalīcijas valdības, un tad kaut kāds vēlēšanām solēts, kaut kur sarakstēt programmās, es varbūt izvēlēju, tad sanāk trīs partijas kopā, mēs varētu modelēt nākošo valdību. Saskaņas centrs, kuram būs viena ekonomiska programma, ko jūs būsiet izvērtējuši, jūs kaut kāda atzīmē būsiet devuši, tad viņiem būs, es nezinu, koalīcijā vēl saskaņas centrā, vēl zemnieks arvietību, tur tas kokteils veidojās, un beigās atbildīgi paprasīt par to programmu piepildīšanu nav, kam viņiem īsti nav iespējas īstenot to programmu, jo viņiem nav nekāda vairāk. Bet tas viss jautājums redzēs uz to, vai tā mūsu lielā problēma nav vairāk politiskajā sadrumstalotībā, nevis tajā, ka partijas nespēja uzrakstīt sakarīgas frāzes vai pat vīzijas par ekonomiku. Būtu jau labi, ja pat būtu tās sakarīgi uzrakstītās frāzes. Ne visiem tas izdodas. Dažiem izdodas un dažiem neizdodas. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, es pilnīgi piekrītu Edijam, ka, protams, tas zināmā mērā ir tāds vingrinājums par to, ko tad šīs politiskās partijas sola. Bet, ja nesola vispār neko nesola, tad ir kā tagad. Kopš 2008. gada decembra šī saima un šī valdība strādā pēc sabiedrības mandāta. Nav sabiedrības mandāta iedot nekādu, neko viņas nav solījuši. Ir notikusi krīze, ir iestājušies jauni force majeure apstākļi, un šobrīd faktiski mums nekas nav solīts, un ja jūs palasīt pat esošās valdības deklarāciju, tad, realitāte ar deklarāciju būtiski atšķiras. Tad, kur ir tas atskaites punkts man kā vienkāršam pilsonim vai vēl vairāk, piemēram, kādam ārzemju investoram, kas vēlās saprast, kas Latvijā notiek? Ko viņam darīt? Kādā veidā viņam nonāk pie secinājuma, kas tad te ir tajā valstī? Viņam vajag kaut kādu papīru pie kā pieturēties. Un ja šī papīra nav, vismaz atskaites punktu, tad nav tu nevar pavaicāt pat jautājumu, kā tad tā, tu solīji nodokļu samazināšanu, bet tagad tu palielini. Nav iespēja tā. Tāpēc tas pirmais solis ir jāspēr, kad ir jābūt šajā programmā. Un ka šajā programmā ir jābūt uzrakstītām tām lietām, vai mums vismaz ir jāprast tās lietas, kas būs aktuāls šajā te nākošajā vēlēšanu ciklā. Pretējā gadījumā ir kā tagad. Pēc būtības mums ir saima, ir politiskās partijas, kas pārstāvētas saimā, kurš strādā bez mūsu komponentu. Vismaz ekonomikas. Pārējās jomās arī, vai iestājusies būtiski jaunas situācijas. Jā, jautā. Lūdzu, Minenbergs. Man jautājums Mārtiņam sekojošs. Jūs minējāt to, ka mums izdevumi pārsniedz mūsu ieņēmumus, mēs runājam par milzīgo budžeta deficītu. Vienlaikus pēc dažādām aplēsēm mēs zinām, ka ēna ekonomika ir 20–40%, ir arī citi cipari. Mans jautājums ir tāds, vai ekonomiski apvienībā ir kaut kāds idejas, kā varētu dabūt naudu no šīs ekonomikas daļas. Jo acīm redzot teikt, ka vienkārši jāuzlabo nodokļu iekasēšanu, tas īsti laikam nebūtu laba atbilde, jo par to runājam kaut kāds 20 gadus. Vai jums ir kaut kāds idejas? Kā to situāciju varētu mainīt un varbūt kā varētu radīt kaut kādu lielāku motivāciju ieinteresētīgi nodokļus maksāt? Jo mums tā nauda būtu, mums visticamāk
vien vairāk un vairāk uzņēmēju un iedzīvotāji nāca ārā no tās pelēkās zonas. Nodokļu sloks pielīdzinājās tam, lai teiksim, tā cilvēkiem vairāk īsti nebūtu izdevīgi krāpties, un viņi gāja faktiski ārā, teiksim, Baltijā ekonomikā. Es domāju, ka kas attiecās par tagadējo situāciju, jebkuriem nodokļiem, manā izpratnē, jābūt tādiem, ka cilvēki ir gatavi viņus maksāt un darīt to brīvprātīgi, bez roku izgriešanas, bez muguras un tā tālāk. Es jums kā piemēru pateicu. Viņš līdz 8. gadam, ja nemaldos, vai 9. gada vidum pastāvēja sociālajā nodokļa sadaļa, kur katrs indivīds zināja, ka, ja nemaldos 8%, iet viņa konkrētai nākotnes pensijai. Un ņemot vērā, ka šo te daļu valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra man katru gadu atsūtīja papīrīt, cik tad es esmu uzkrājis par šo te laiku. Un es jūtu, ka jā, es maksāju nodokļus, un mazliet no šiem nodokļiem, ko es maksāju, iet manas pensijas virzienā. Un tad vienā brīdī, tāpēc, kad kasē lielais caurums sāk iestāties, mēs paņemam un pasakam, tā vairs nebūs. Iedomājieties tos jaunos cilvēkus, kas redz sekojošā ainu. Un es viņus neataisnoju, nekādā veidā formā, bet vienkārši, kas ir tā domāšana. Viņi saka, ok, es tagad maksāju sociālajā budžetā kaut kādu ciparīgs, 36%. Šie pārsvarā viss, kas aiziet pensiju sadaļā, aiziet tekošo pensiju apvienošanā. Man faktiski paliek ļoti, ļoti maz daļīgi manas nākotnes uzkrājumiem. Es zinu, ka iedzīvotāju skaits un darbspējīgu cilvēku skaits Latvijā samazinās. Demokrātiskā situācija vienkārši ir dramatiska. Mēs katru gadu zaudējam cilvēku. Un tas nozīmē, ka es pēc būtības savu pensiju neredzēšu kā savu savus.